Sveicināti raidījumā 5. novads. Šoreiz aicinām paklausīties, ko par Kamerona izteikumiem domā Latvijas vēstnieks Lielbritānijā, goda konsuls Ziemeļīrijā un tur mītošie latvieši. Iegriezīsimies kafejnīcā, kuras īpašniece ir uzņēmīga latviete Baiva Lauze. Un kopā ar latviešiem īrijā dosimies svinēt Ziemassvētkus. Tas viss raidījumā 5. novads. Gada nogalē Ziemeļīrijā Latvijas goda konsulāts rīkoja tautiešu tikšanos ar Latvijas vēstnieku Andru Teigmani. Šajā apvienotās karalistes daļā tāds pasākums notika pirmo reizi. Es tiešām esmu solījis to daudzajiem latviešiem, kas dzīvo Lielbritānijā, ka es apciemošu visus ievērojamākos centrus, kur latvieši mitinās, un to es arī daru un darīšu arī uz priekšu. Pēc Latvijas goda konsula Džerarda O'Hāra domām Ziemeļīrijā dzīvo vairāk tūkstoši latviešu. Mums nav precīzi cipari par to, cik latvieši dzīvo Ziemeļīrijā, bet šis skaits varētu svārstīties no 2 līdz 4 tūkstošiem. Lielā ķelpu tīģera lēciena laikā gan te varēja būt ap 8 vai pat 12 tūkstošiem. Tikšanās reizē Ziemeļīrijas latvieši ar vēstnieku pārsprieda izglītības, kultūras, sociālos un politiskos jautājumus. Zinot pēdējā laikā izskanējušos Lielbritānijas premjera Davida Kamerona izteikums par imigrāciju un imigrantiem, neizpalika arī diskusijas par šo tēmu. Kopumā Ziemeļīrijas latvieši šos paziņojumus ir uztvēruši bez īpašām emocijām, un katram jau ir izveidojies savs viedoklis. Ja mēs kā iebraucēji esam atbraukuši, lai saņemtu tikai un vienīgi pabalstus, tas nekur nedara. Jo, lai mēs saņemtu kaut kādu palīdzību no valsts, es uzskatu, ka mums arī valstī ir jāsniedz šī palīdzību kaut ar nodokļu samaksu. Tas kārtējo reizi pierāda to, kad manas domas ir pareizas, ka jākārto pilsonība šeit ir. Pēc 5 gadiem, cik es esmu interesējusies, ja 5 gadi šeit ir nodzīvots, tad tu drīkst kārtot pilsonību, un šis Kamerona paziņojums ir pastiprinājis man lēmumu, jā. Līdzīgi uz Lielbritānijas premjera teikto raugās goda konsuls un Latvijas vēstnieks, izskaidrojot to ar pirmsvēlēšanu laiku. To, cik nopietni ir viņa komentāri, tagad ir grūti spriest. Jāņem vērā, ka pēc 4-5 mēnešiem pie mums būs vēlēšanas. Vispirms mums ir jāapzinās, ka Lielbritānijā pēc pusgada būs vēlēšanas. Un neapšaubām pirms vēlēšanām ir tēmas, par kurām ir augoša un sakāpināta interese, un pašlaik imigrācija ir kļuvusi par vienu no centrālajām tēmām, par ko presē, politiskajās aprindās un sabiedrībā kopumā ir visvairāk diskusiju. Pārsvarā gadījumos latviešu apvienotajā karalistē tiek uztvert pozitīvi. To mums apliecināja gan paši latvieši, gan abas amatpersonas. Līdzīgi kā mēs paši, arī latvieši ir atturīgi, labi darbinieki un velta lielas pūles, lai uzlabotu dzīvi sev un savām ģimenēm. Esmu sadraudzējies ar daudziem latviešiem, kas dzīvo šeit, Ziemeļīrijā. Pārsvarā diezgan viennozīmīgi mans iespējas pēc maniem 1,5 gadiem dažādās pilsētās, dažādos reģionos, vai tā būtu Londona, vai Pīterboro, Bristole, vai Bostona, vai Guernsijas sala. Es esmu vairāk dzirdējis pozitīvi par latviešiem. Latvieši ir labi iedzīvojušies vietējās kopienās, latvieši ir strādīgi, latvieši augstvērtē darba tikumu. Par to, vai politiķi izteikumu ietekmēs arī ikdienas dzīves sabiedrībā, Ziemeļīrijas latviešu domas dalās. No vietējiem iedzīvotājiem es neesmu dzirdējis kaut kādus pārmetumus vai kaut kādas krasas pārmaiņas pēc Kamerona izteikumiem, jo tie, kas mēs esam tādā darba apritē, darba vidē, tas jau mūs neskar. Es strādāju mazā uzņēmumā, ļoti mazā uzņēmumā, kur ir saimniece, un tikai mēs esam 3 strādnieki, un es domāju, ka varētu mainīties, jo es strādāju praktiski pie privāta, jā. Lielā uzņēmumā varbūt tās to tik tā neizjutīs. Pirmā Latvijas vēstnieka un Ziemeļīrijas latviešu tikšanās noslēdzās omulīgā gaisotnē. Visi vienojās kopīgā dziesmā.
Nelielajā Ziemeļīrijas pilsētiņā Eniskillenā dzīvo apmēram 13,000 iedzīvotāju, un viņu vidū, protams, ir arī latvieši. Gleznēno pilsētiņu, kas izvietojusies Ērnas upes krastos, par savām mājām jau vairākus gadus sauc arī Baibas Lauzes ģimene. No jau pāris mēnešus gandrīz pašā pilsētas centrā uz kāda nama redzama izkārtne ar nosaukumu The Kitchen Café. Un atverot durvis var nokļūt mājīgā un gaišā kafejnīcā, kur saimnieko Baiba, viņas meita Marta ar draugu un dzīvesbiedrs Gunters. Baiba atzīst, ka viss sācies ar viņas hobiju – kūku cepšanu. Paldies jāsaka ir vienai latviešu meitenei, kura vienkārši pajautāja vienreiz, cik maksātu kūki, ja mēs pie tevis pasūtītu viņu. Un es nekad nebiju domājis darīt to par naudu. Un tāds sākās 1, 2, 3. Paralēli darbam restorānā sāku darīt to darbiņu arī, un viss kaut kā aizgāja pats par sevi. Sanāca tā, ka man darbā pārlika strādāt lielveikalu restorāniņā, kuras pilnīgi noķer to sajūtu, cik forši taisīt ēst citiem. Un kad redz cilvēkiem garšo, viņiem patīk, un ka es to varu darīt, nesot Latvijā. Un tā loģiski iznāca lēmums, kad jāiet mācīties, lai to darītu profesionālā līmenī, nevis tikai tādā mājas hobija līmenī. Baiba iestājās koledžā, kur ieguva konditoru un pavāra diplomu, un jau studiju laikā saņēma darba piedāvājumu prestižā 5 zvaigžņu viesnīcas restorānā. Viņa uzskata, ka tieši tad sācies ceļš uz savu biznesu. Šefa vārds, atcīmredzot, bija ievērojis tās spējas, ko es varu darīt, un ļoti virzīja gan ar padomiem, gan ar praktisko pusi, daudzējādā ziņā veicināja šo ceļu, sākt savu biznesu. Uzņēmīgā latvieta atzīst, ka veidojot biznesu svešā valstī, svarīgi ir būt pārliecinātam par savu ideju un nebaidīties. Nevienam neinteresē, ka tu esi iebraucējis vai nē, interesē tavs produkts, tavu kvalitāti, tavu produktu kvalitāti vai tavu servisu kvalitāti, ko tu vari sniegt. Ja tas apmierina cilvēku, viss aiziet. Baibas klientu vidū ir dažādi tautību cilvēki, un viņi ir pārliecināti, ka nevienu biznesu nevajadzētu balstīt tikai uz savējiem. Mums ir klienti arī latvieši, mums ir ļoti jauki meitenes ar ģimenēm, bērniem, kas nāk pie mums kafejnīcu un arī tāpat kūkas pasūt. Un mums ir klienti arī no Amerikas, no Šveices, no Jaunzēlandes, no Austrālijas, Vācijas, ļoti plaši loki. Kafejnīcas klientiem tiek piedāvāts nevien pašu ceptās kūkas un gatavotie ēdieni, bet arī iespēja apgūt dažādas virtuves gudrības. Jau tagad tiek rīkots apmācības kūku cepšanā un dekorēšanā, un ar šo jomu saistīt arī Baibas nākotnes plāni. Tas ir sākuma ceļš, jo mēs vēl neesam tā ļoti reklamējuši sev kā mācību spēku. Bet tas ir viens no nākotnes plāniem nostabilizēt vietu arī šī jomā, jo nākošais, kad mums brauc pāris pasniedzēji, viesu pasniedzēji, Eiropā ļoti pazīstami un augstu kvalificēti līmeņa speciālisti. Tagad sākam arī to ceļu iet. Lai palīdzētu ģimenes biznesa realizēšanā, kūku cepšanu ir sākusi apgūt arī Marta. Kopš kafejnīcas atvēršanas viņai gan vairāk nākas saimniekot tur, pie kam to savienojot ar 2 mazuļu audzināšanu. Neatsverams palīgs ģimenes biznesā ir Baibas vīrs Gunters. Bez liekas kurnēšanas vienmēr tika izdarīts, pat naktī esam braukuši ļoti bieži uz veikalu, pietrūkstot vienai sviestu paciņai. Viņš vienmēr cēlies un braucis, ja vajag, un viss tiek izdarīts. Lai arī ģimenes 3 vecākie bērni jau ir pieauguši, 2 jaunākie prasa no vecākiem gan uzmanību, gan rūpes. Baiba atzīstas, ka nav viegli būt gan mammai, gan uzņēmējai. Tomēr viņa cer, ka vecāku izvēlētais ceļš kaut ko iemācīs arī bērniem. Tas galvenais sapnis bija iemācīt bērniem darbu, iemācīt viņiem atvērtāku skatu uz pasauli, nevis kā tikai cik man maksās stundā par to, cik par to, bet reizēm neskatīties uz samaksu, bet iet uz priekšu un iekarot savu vietu un vēlāk gūt to atzinību un kaut kādas panākumus, ko nevienmēr var uzreiz novērtēt kaut kādā naudā un stundu samaksā. Mājīgo kafejnīcu jau novērtējuši vietējie iedzīvotāji, kur labprāt šeit nāk arī kopā ar bērniem. Tas vērš cerību, ka darbs, ko Laužu ģimene iegūda savā uzņēmumā, nesīs ar vienu labākus augļus nākotnē. Ziemassvētki ir viena no svētkiem, ko svin visa kristīgā pasaule. Līdz ar to nav lielas atšķirības starp Īriju un Latviju. Gluži tāpat kā Tēvzemē, arī Īrijā šos svētkus atzīmē gan kolektīvos, gan ģimenes lokā. Tomēr ir dažas atšķirības. Latvieši Īrijā Ziemassvētkos dzied latviešu dziesmas, dejo latviešu dejas, mielojas ar pīrāgiem un pie bērniem ciemos nāk nevis Santa Klaus, bet Ziemassvētku vecītis.
Svētku laikā raidījums 5. novads iegriezās pie latviešiem Portlīšā un Drogedā. Drogedas latviešu skolā priekšnesumus bija sagatavojuši gan mazie bērni, gan vidusskolnieki. Arī Portlīšas pilsētā, kur par latviešu pulcēšanās centru var uzskatīt pilsētas nedēļas nogales skolu, gan skolēni, gan viņu vecāki svinēja Ziemassvētkus. Kuplināt svētku koncertu Portlīšā bija ieradušies lielie un mazie dejotāji no Dublinas, pieaugušo deju kopa Karbonkuls un bērnu deju kopa Dzirnaviņas. Ar abiem kolektīviem strādā viena vadītāja, tāpēc repertuārā arī dejas, kur kopā uzstājas gan lielie, gan mazie. Gadu mija ir dāvanu pasniegšanas un laimes vēlējumu laiks, ko jaunajā gadā sev, saviem radiem, draugiem un tautiešiem citur pasaulē novēl īrijas latvieši. Mīļie Latvijas iedzīvotāji, laimīgi jums jauno gadu! Jaunajā gadā novēlam jums atrast laiku sev, citiem, saviem tuvajiem, mīļajiem, radiem un cilvēkiem, kas vienmēr ir blakus. Lai jaunais gads nāk prieku pilns un veiksmīgs. Dalīties tikai un vienīgi ar mīlestību un labestību, neaizmirst par mums svešumā, nenosodīt mūs par mūsu izvēli un vienmēr gaidīt ciemos. Parasti šajā laikā tiek vēlēta veselība. Nevēlēšu jums to. Es jums novēlu visiem iemīlēties. Iemīlējies cilvēks neslimo. Un lai viss piepildās, itin viss, ko katrs vēlās. Laimīgi jauno gadu! Laimīgi jauno gadu! Lai jums jaunajā gadā ir jaunas iespējas, jauni izaicinājumi un visi ceļi ved uz mājām. Novēlu laimi, mīlestību, veselību un arī labas finanses. Lai jums jauks jaunais gads, mīlestība pilns. Izturību, pacietību un mīlestību, bet pats galvenais ticību mīlestībai, jo bez tās nekas nenotiek. Daudz enerģijas, dzīves prieku un neizsīkstošu optimismu visa gada garumā. Prieku, saticību, laimi un daudz mazu bērniņu, lai būtu prieks daudz gadus uz priekšu. Visiem vēlu pacietību, uzcītību, mīlestību un galvenais sapratni, jo bez šīm lietām dzīvē nekas uz priekšu nevadās. Laimīgu jaunogadu! Mūsu šā gada pēdējais raidījums ir izskanējis. Vai kādreiz tiksimies atkal, to rādīs laiks, bet pagaidām visu labu!